klase? Labrīt, skolotāji! Sveicināti, mīļie skatītāji! Šis būs īpašs Es un skola raidījums, jo ir pēdējais šajā raidījuma ciklā. Domājot, kāda tēma varētu būt piemērotākā sirsnīgām atvadām, izlēmām, ka runāsim par draudzību, kā arī to, kāpēc bērnības draudzība mūsu dzīvē ir tik būtiska. Un izmantojot pēdējo iespēju, es pats esmu saņēmis drosmi nevien runāties ar jums aizkadrā, bet beidzot arī parādīties, lai pastāstītu par savu skolas laiku un draudzības pieredzi. Redzat? Es atnāku savā grimētavā, paveru vaļā logu, un ko es redzu? Mana mīļā Rīgas 2. vidusskola. Šodien raidījumā skatieties, vai vecākiem jāsatraucas, ja bērnam ir izdomāts rotaļu biedrs? Ko darīt, ja bērns vispār nevēlas draudzēties? 3 vienkārši ieteikumi, kā vispareizāk izturēties pret bērna draugiem. Es esmu Ģirds Livziniks. Mana ikdiena paiet spilgtā un neparastā pasaulē, kas atrodas pašā Rīgas centrā Krišjāņa Valdemāra ielas sākumā, proti Latvijas Nacionālajā teātrī. Es esmu aktieris. Šis ir Latvijas Nacionālais teātris. Mana skola ir tur pāri kanālam, nekur tālu es neesmu ticis. Tāpēc arī, laipni lūgt, atnāksim paskatīties, tad drusku parādīšu to vietu, kuras strādāju, kāda ir mana profesija. Te mums ir ziņojumi, dēls, izrādes, skatuves, lielā skatuve, mazā skatuve, mēģinājuma telpas te. Mums šis te ir obligāti jāapskatās, lai tu saprastu, kas tev ir šovakar jāspēlē. Iesim! Pēc skolas beigšanas es dažus gadus studēju ekonomiku un jurisprudenci, bet drīz vien atgriezos pie domas, kas man jau urdīja skolas laikā, un iestājos aktieros. Teātris ir tāda ļoti īpaša vide. Te nekad nekļūst garlaicīgi. Tas ir vienlīdz hobijs, dzīvesveids un darbs vienlaikus. Tomēr tas itin nemaz nenozīmē, ka mums te klātos kaut kā īpaši viegli. Skaisti, vai ne? Šito te noteikti ir ļoti ērti spēlēt, jo ļoti silts ir noteikti izrādes laikā. Un vēl tādu šālīti aptīt ap kākliņu. Šitiem te, kas tagad ir sudrabas lidās, viņi saka tā, ka 10 kg mazāk pēc tā sprinta, vienkārši pēc tām 10 vai 15 izrādēm pēc kārtas, jo viņi slido apģērbti kapitāli silti, jo ārā tā ir -10. Vienkārši šis tak, visi vienkārši tērps šitā te ņem un izgriež pēc izrādēm šitām te. Tā mums ir. Bet jāsaka, ka vispār tu cilvēks nekādi nevari paredzēt, kā dzīvē viss sakritīs. Un tieši tas ir interesanti. Vērot sevi kā puzles gabaliņu, ieliekamies noteiktā vietā. Redzat? Es atnāku savā grimētavā, paveru vaļā logu, un ko es redzu? Mana mīļā Rīgas 2. vidusskola. Apmēram tik tālu esmu ticis prom no skolas. Šeit katru dienu. Pirms cik tur tiem gadiem sēdēju tur un skatījos uz teātri katru dienu. Tagad sēžu teātrī un skatos uz skolu katru dienu. Tā mēs esam dziļi kopā sauguši. Tātad es mācījos Rīgas 2. vidusskolā, kas tagad tiek lepni dēvēta par 2. ģimnāziju. Smalki, es dodos iekšā. Dīvaini sajūta. Ļoti dīvaini. Tāda enerģija. Viss skraid, bet skola ir izmainījusies. Es vēl tajā vecajā mācījos, viņi tagad ir visi pārkrāsot, uztaisīt. Te bija solis, te bija jādežūrē pie ieejas. Tur tie dēlīši laikam nebija. Bet durvis tās pašas. Skaisti cilvēki. Jā, mana skola. Labā! Iesim, jā? Tagad ir direktors Jākapsons, bet mums bija direktore Vilka. Un viņi visi skolnieki sauc par zaķīšiem. Kā tad? Direktore Vilka un skolnieki zaķīši. Lejā bija mazā aktu zāle. Tur notika dejošanas nodarbības. Tur notika arī disens. Klases vakari. Lielās disens. Labdien!
Klausies, tu drosmi līdzīgs bija vienam citam čalim no bērnu. Es te stāstu par savu skolu. Labdien. Stāstu par skolu. Čau. Prieks redzēt. Nu, darbojaties ar dejošanu? Super. Dejot ir forši. Labi. Čau. Man patika nākt uz skolu. Tagad man šķiet, tas bija tāpēc, ka skolā netrūka dažādi nodarbi arī ārpus mācībām. Sports, dejošana, dziedāšana. Tas ļoti satuvināja klases biedrus. Šodien balle? Jā. Ienāksim paskatīties tā. Paldies! Korī es stāvēju apmēram šeit, kur satikās tenori un basi. Grūtākā vieta, jo visu laiku jāklausās, ko tas bass dzied. Es dažreiz tā iedomājos 12 skolas gadi. Tas ir ilgs laiks. To varētu uztvert gandrīz kā cietumsodu, kur tu zini, ka ārā tiksi tikai pēc noteikta termiņa. Bet to var uztvert arī kā ceļojumu ar dažādām iespējām un piedzīvojumiem. Kā uz to paraudzīties, atkarīgs no katra paša. Šī te? Te es līdz 9. klasē mācījos. Pavērsim durvis, paskatīsimies, kas tā. Stundas ir beigušās. Labdien! Tagad es dejoju tautas deju kolektīvā Mana rotaļa, un tieši skolā es iemīlēju deju. Ar klases biedriem, kas dejo tajā pašā deju kolektīvā, nesen spriedām, ka vajadzētu gadā norunāt vienu dienu, kad mūsu klase satiekas. Nav nemaz tik svarīgi, cik no mums kuru reizi atnāks, tomēr tā būs mūsu tikšanās reize, un mēs viens otru nepazaudēsim. Es domāju, ka ļoti liela nozīme ir tām attiecībām starp klases biedriem, starp draugiem, un tieši skolas laikā, jo man liekas, ka skola arī pilda, un skolai vajadzētu pildīt ne tikai izglītojošo funkciju, bet arī tādu, ka jāsagatavo cilvēks pēc tam tai pasaulē tieši jāiemāca ar cilvēkiem saprasties, ar cilvēkiem runāt, ar cilvēkiem draudzēties, strīdēties, aizstāvēt savu viedokli, nevis tikai pliki jāzina cipari un burti. Skolas draudzība un attiecības ir dzīves treniņš. Mana pārliecība ir, ka bez šāda treniņa tālāk dzīvē varētu būt ļoti sarežģīti. Nepavēlti man tā skola neasociējās ar to smago mācīšanos. Es vairāk nācu mācīties dzīvi šeit nekā to gudrību, to zinības, kas bija jāmācās un kuras es iemācījos. Un viss bija kārtībā, bet man vairāk interesēja un patika tā dzīve, kas te ir. Un izrādās, ka es nemaz neesmu vienīgais, kam skola galvenokārt asociējas ar draudzību. Ja pieminu vārdu draudzība, man arī nāk prātā tūlīt skolas laiks. Un ir kaut kādi 2 cilvēki vai 3, kurus es arī šodien saucu par saviem draugiem, kuri nekur nav laika gaitā pazuduši. Tā kā skolai un draudzībai noteikti ir kaut kāds dziļš sakars. Man šķiet, ka es draudzēties tiešām pamazām iemācījos ne tikai ģimenē, bet skolā. Bet varbūt tās ir manas iedomas. Interesanti, vai cilvēkam jau piedzimstot ir draudzēšanās prasmes, jeb tās tomēr ir jāattīsta? Es domāju, ka nepiedzimst gan ar draudzēšanās mākslu. Ja mēs skatāmies pirmsskolā, arī tur bērni dažreiz grib draudzēties, dažreiz tā draudzēšanās notiek pieiet klāt iesist ar lāpstiņu papieri, un dažreiz tas ir kā tā uzbrukums, bet dažreiz tas ir uzmanības pievēršana. Viņš grib draudzēties, un viņš nemāk pateikt, kā to draudzēties. Un skolā tā arī var būt, ka viņš kaut ko varbūt ne tā pasaka, varbūt nepadomā, kā tas otru var aizskat. Un tas ir process, ko mēs kā pieaugušie veidojam, šo te draudzēšanās mākslu, droši vien arī mākslu dažreiz. Bērni visu labi apgūst caur piemēriem. Piemēram, mazajiem labi nodara pasakas, stāsti, kur tēli izdzīvo dažādas dzīvē sastopamas situācijas. Tikpat labi kā ilustrācija der arī teātra izrāde. Un kāpēc, lai tā nebūtu baleta izrāde par Karlsonu un brālīti? Es domāju, ka tas ir ļoti labs stāsts bērniem, jo Karlsons viņš ir draudzīgs, viņam ir arī sliktas īpašības, bet viņš palīdz tam bērnam vientulību pārvarēt. Draugs ir tāds, kurš vienmēr tev palīdzēs nelaimēs un arī jaukos brīžos. Un, jā,
Bet ir arī tādi iedomu draugi. Viņi nav īsti, bet viņus var taustīt. Viņi ir smaidīgi, viņi ir dažādi. Viņi ir internetā, arī nevar būt internetā. Man tā liekas, ka Karlisons, es nezinu, varbūt viņš ir īsts, varbūt nav. Jo katram ir savs draugs. Nē, es negribētu tādu draugu. Labāk, lai paliek tie paši. Viņš nav tāds īsts cilvēks, viņam propelleris, viņš lido. Viņš nav tāds normāls īsti. Viņš nav tāds cilvēks kā mēs, bet viņš ir izdomāts, kā pasaka tēls. Šķiet, ka brālītis, viņam nav sunīša, viņš skums un viņam nav tā īsti draugu, un viņš izdomā Karlsonu. Man vienai draudzenei bija tā, ka viņai nebija īsti draugu, un viņa izdomāja, un tad visi brīnījās par viņu. Tātad izdomāts draugs nebūtu nav retums. Un te rodas jautājums, vai tas ir normāli? Jeb varbūt vecākiem, kuru bērni sev izdomā draugus, ir pamats raizēm? Izdomāt draugu reizēm ir kā iztēlē radīts pārējais objekts starp to ģimenes vidu un ārējo dzīvi. Jo vajag kaut kādu tiltiņu, lai tu par paplašināto savu uztveru un drosmi iet tālāk un meklēt cilvēku, kas tev neliek justies vientuļam, kas tev iedod to brīnišķīgo sajūtu, ka tev pieņem bez nosacījumiem. Kādreiz varbūt arī ir ķīviņi, bet vienalga tas pamats ir tāds veselīgs, kad ir kāds cilvēks uz pasaules, vai reāls vai izdomāts, kas tavu apziņā ir pieņemošs un ļoti empātisks, uz kuru tu vari paļauties. Bērniem ir tik izteikta fantāzija, ka viņi paši sevi māk dziedināt. Dabiskā veidā dabūt to, kā tobrīd pietrūkst. Pat ja bērns vēl neprot formulēt, kā tieši trūkst, viņš atrod savā iztēlē, pie kā pieķerties, un tas viņam palīdz. Jebkurā gadījumā realitāte ir daudz spēcīgāka, un ja šim bērnam nāksies piedzīvot to laimīgo brīdi, kad būs kāds draugs, kas pasniegs pretī roku un teiks, es gribu ar tevi draudzēties, es domāju, viennozīmīgi izvēlēsies to dzīvo cilvēku, kur var sajust, ar kur var kopā kaut ko darīt, nevis tikai rotaļāties iztēlē. Baleta mākslinieki, kas izrādē spēlē Brālīša un Karlsona lomas, paši ir draugi kopš baleta skolas laikiem, jau 12 gadus. Viņi ir pārliecināti, ka draudzība ir svarīga visos vecumos. Vienmēr mums dzīvē bija tā, ka mēs bijām pats ar sevi brīžos un spēlējamies bērnībā kāds ar sevi. Un iedomājamies, ka it kā mēs ar kādu spēlējam. Nezinu, man vismaz tā bija. Nezinu, kā meitenēm, bet es ar savu mašīnu tam spēlēju viens pats un iedomājos, ka man ir vēl kaut kāds blakus, protams. Tas bija pirms baleta skolas. Jā, tas ļoti mazā vecumā, kā mūsu skatītāji. Jā, mēs stāstam stāstu. Tā ir pasaka bērniem. To pašu, kā pirms miega vecāka lasa grāmatu, tā arī skatītāji atnāk pastīties uz baletu. Tikai šeit to var ieraudzīt, tie var piedalīties. Viņš var attīstīt savu fantāziju, Viņš var iedomāties, ko tas Karlsons tiešām bija pateicis tam mazulim brālītim, un iedomāties, kā tas ir. Turpmāk raidījumā skatieties 3 vienkārši psihoterapeitas ieteikumi, kā vispareizāk izturēties pret bērnu draugiem. Izdomāti draugi, klases vai pagalma rotaļu biedri. Ar tiem viss puslīdz būtu skaidrs. Bet kā ir ar draugiem vecākiem? Dažkārt, piemēram, mamma mēdz teikt, mēs ar meitu esam kā draudzenes. Vai vecāki un bērni vispār var būt draugi? Vecāki pilda vienu funkciju, un draugi pilda otru funkciju. Un vecāku funkcija bez atbalstošā stāsta un mīlestības ir arī disciplinēšana, ir ierobežošana, ir kontrole. Un savukārt draugs šīs funkcijas neveic. Taču iespējams, ka vecāki drauga lomu var sākt ieņemt pēc zināma vecuma, kad disciplinēšanas funkcija vairs nav aktuāla. Bet kamēr mēs vēl esam vecāki, nevis draugi, ir kas ļoti būtisks, ko mums jāpatur prātā. Un tas ir nerunāt sliktu par bērna draugiem, jo šī draudzība ir viņa izdarītā izvēle. Vecāku negatīvā attieksme tiks uztverta kā šīs izvēles līdz ar to paša bērna noraidījums.
ņemam to variantu, ka mums nepatīk, ka viņi tur draudzējās savstarpēji, tad mums viņam ir jāpiedāvā kaut kas cits tādā vietā. Un tas cits var būt jebkas. Mums var būt kaut kādas interesantas nodarbes, kā mēs pavadām laiku ar bērniem. Mums var būt kaut kādas kopīgas aktivitātes, ko mēs organizējam. Mums var būt, ja mēs esam skolotāji, kaut kādas skolā aktivitātes, klases aktivitātes, kur mēs varam veidot grupas un organizēt šos te pasākumus. Tad tie varianti ir samērā daudz. Galvenais man gribētos, lai nebūtu tā, ir balts, ir melns, ar šiem draudzēsies, ar tiem tur nedraudzēties, un mūsu viedoklis ir pareizais. Bet, lai sastrukturētu domas, te būs 3 vienkārši ieteikumi tam, kā tad vispareizāk izturēties pret bērna draugiem. Būtu ļoti jauki, ja pieaugušie novērtētu, cik tas ir jūtīgs jautājums. Ja tev ir draugs, tad tas teiciens, tu esi tas, kas ir tavs draugs. Jo draugs reizēm ir kā alter ego, kurā tas bērns spoguļojās caur draugu. Un tāpēc, ja kāds izsakās negatīvi par viņu draugu, tad viņš to uztver, ka viņš arī ir slikts vai nepietiekami labs. Es domāju, ja pieaugušie būtu jūtīgāki un tā, ka novērtētu vairāk šo nepieciešamību uzkrāt pieredzi tādā attiecību veidošanas aspektā, tad viņi varbūt pieturētu aiz zobiem daži labi izteicieni, kas skan kā vērtējums, kas patiesībā ir atskaņot viņa personīgā pieredze ļoti bieži, nevis objektīvā realitāte. Un viņi var runāt par to, cik tas ir svarīgi, ka tev ir draugi, kas ir tava atbalsta sistēma dzīvē, kas ir pārbaudīta vērtība, kas tiešām nav tajā paziņu kategorijā, bet kas ir draugi, uz kuriem tu vari paļauties. Jo reizēm ir tā, kad mums ir pilns galds, mums ir ļoti daudz paziņu, bet tad, kad mums ir jāpiedzīvo kaut kādas bēdas vai kreņķi, tad tie ir draugi, kas ar mums ir kopā, kuriem no mums nevajag neko, tikai to, ka mēs esam tādi, kā esam. Un ja bērns to apzinās, tad viņš arī caur vecāku paraugu pieņem savā dzīves izpratnē, ka draugi tas ir kaut kas ļoti labs. Ja vecāki ir gatavi iepazīties ar draugiem un atver viesmīlīgi mājas durvis un saka, tavi draugi ir arī mūsu draugi. Es domāju, tas ir labākais, ko var darīt, kad mēs tādā tālredzīgākā veidā nostiprinam bērnam, ka mēs neesam vienīgais atbalsts viņiem, ka viņiem dzīvē būs prasme draudzēties un paļauties uz cilvēkiem, kur ir došanas un ņemšanas efekts iekšā. Bet, ja tomēr šķiet, ka bērns atradis ne to labāko kompāniju, psihologi iesaka apsvērt, ko īsti bērns tajā meklē. Nereti viņš cenšas atrast to, kā pašam pietrūkst. Ja trūkst drosmes, pārliecības par sevi, bērns izvēlas tuvoties neformālajiem līderiem, kas ar asociālu uzvedību pievelk, jo ir drosmīgi iet tā, ka jūra līdz ceļiem. Tas ir spēks, un pie spēka pievelkas. Ja vecāki uzzina, ka bērnam trūkst drosmes, lai pašam iekarot savu vietu dzīvē, viņi var izdomāt kādus labus veidus, kā bērnam palīdzēt. Bet sākot runāt sliktu par it kā nevēlamo draugu, izsauks tikai pretreakciju, jo bērns tomēr pats grib izdarīt savas izvēles. Man ir svarīgi, ko cilvēki domā par maniem draugiem, jo mani draugi arī daļai parāda to, kāda es pat esmu. Jo, tomēr es draugos ar līdzīgiem cilvēkiem sev vairāk vai mazāk. Kaut gan arī mēdz teikt, ka pretpolu pielākas. Un varbūt arī tā, ka tu pats esi klusais malā sēdētājs, bet tavs draugs ir tāds trakulis, ka bail. Bet ko iesākt, ja bērnam vispār negribas draudzēties? Arī tā mēdz gadīties. Sevišķi pusauģu vecumā, kad pēkšņi šķiet, ka neviens nesaprot un nekur īsti nejūtas piederīgs. Pusauģu vecumā, protams, viņi jūtās tik īpaši, jo viņiem liekas, ka tā problemātika, kad viņiem tās iekšējās pārvērtības notiek, skar tikai viņus, jo par to ir mazliet tā kā kauns runāt atklātā veidā, un no tā arī rodās tā pārspīlētā egocentriska attieksme, ka es esmu tik īpašs, vai nu es uzceļu sev augstāk, vai nu es nolieku sev zemāk, bet es pazaudēju to mērenības sajūtu, jeb tāda izprat, ka mums ir katram savu problemātiku iekšējā, ik pa brīdim mēs jūtamies atšķirīgi no citiem, bet tur jau ir tā draudzēšanās labā ziņa, ka caur to mēs varam atrast sev arī īpašus cilvēkus, ar kuriem mēs draudzējamies. Ja bērns nevēlas draudzēties, vecākiem jāuzmanās, lai bērns neaizietu narcismā, pārņemtībā tikai ar sevi, bet tomēr mācītos draudzēties, pieņemt palīdzību no citiem. Un tad var dalīt šo savu sajūtu. Es jūtos tik īpaši, tu jūties tik īpaši. Varbūt mēs noņemam no to oriolu, ka mēs esam tik īpaši, ka mēs nespējam būt kopā. Un pateic, jau mēs spējam būt kopā, saglabājot to īpašo, plus pieliekot to pieredzi draudzēties un dalīties savstarpēji. Un tad, man liekas, tas ir daudz vērtīgāk, nekā saglabāt to vientulības, to individualitāti, īpašo un palikt vientuļam. Tās vairāk ir tādas lietas, kas
notiek skolā, ko varbūt vecāki nevarētu saprast. Vai arī mums tā šķiet, ka nevarētu saprast. Ar draugiem varbūt ir vieglāk būt atklātam. Jā, nevar būt tik atbrīvots pie vecākiem. Teiksim, ir kāda noteikta tēma, pa kuru nevēlētos stāstīt vecākiem. Pārunāt to, ko ir redzējuši internetā. Tas ir viens, to ar vecākiem dienu nevar darīt. Es vislabāk uzskatu to, ka tas ir īsts draugs, ja, piemēram, viņam neskauž, kad es dabūnu kaut ko, kas ir ļoti foršs, teiksim, kaut kāda jauna spēle, kas viņam nav. Vai viņam, piemēram, neskauž, viņš tieši būtu tā kā laimīgs par to. Draudzēšanās notiek visu laiku, un tad ir tādas lietas, kuras mēs kā pedagogi varam viņiem iemācīt, mēs viņiem varam mācīt gan risinot konfliktus, gan risinot kaut kādas savstarpējus aizvainojumus, gan arī īstenībā balstīt vienam otru, jo tas, vai bērni nāks uz skolu ar prieku, bieži vien ir atkarīgs no viņu draugiem. Un ar draugiem arī mēdz sastrīdēties. Tad kā mēs tos strīdus risināsim? Kā mēs viņus ilgtermiņā skatīsimies? Nepietiek pateikt, jūs taču bijāt draugi, kas tad ir noticis? Vecākiem un skolotājiem ir jārāda piemērs, jāpiedāvā iespējamās rīcības varianti, jo bērnam pašam izdomāt, ko iesākt, reizēm vienkārši nav iespējams. Paša pieredzes vēl ir par maz. Manuprāt, draudzība ir ļoti svarīga dzīvē, tāpēc, kad draugiem var izstāstīt tādas lietas, ko citiem nevar, un viņi tiešām ļoti vajadzīgi dzīvē. Manuprāt, draugi ir vajadzīgi, lai tevi radītu kādu optimismu, lai tu visu laiku nebūtu tāds nomākts un kaut kāds tāds, ka tev nav ko darīt, vienkārši staigā apkārt tāds bēdīgs, vai kādu, kas tevi iepriecina, tā kā katru dienu. Tātad draudzēšanās ir kas tāds, ko mēs kā pieaugušie varam palīdzēt bērnam iemācīties. Skolotāji par sociālām, emocionālajām tēmām var runāt klases stundās. Piemēram, kā to dara skolās, kur ieviestas Latvijas Universitātes projekta atbalsta programmas emocionālā intelekta trenēšanai un pozitīvās uzvedības veicināšanai. Mums bieži liekas, ka tas, kas notiek izglītības projektos, ir ļoti sarežģīts un tas ir nepieciešams kādam citam, bet tikai ne man, ne mums. Patiesībā viss, kas projektā notiek, tas ir uz to, lai mēs visi mācītos veidot attiecības, lai mēs saprastu sevi, lai mēs saprastu citus. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies veidot attiecības gan klasē, gan skolā, gan sabiedrībā, ģimenē, starp draugiem, starp laulātiem cilvēkiem, ja? Jo mūsu attiecības un tā vēlme draudzēties, būt piederīgam, būt vajadzīgam, tas ir ļoti daudz atkarīgs no mums pašiem. Vai mēs mākam draudzēties, vai mēs mākam mīlēt viens otru. Atbalsta projekts šobrīd jau tuvojas noslēgumam. 3 gadu laikā tas ir iedzīvojies 39 Latvijas skolās, 15 pašvaldībās, 7 augstskolās, un visu šo procesu iedzīvinājuši kopskaitā ap 10 000 cilvēku. Process, kas šobrīd noris skolās, vedina bērnus vairāk rūpēties par savstarpējām attiecībām, kļūt draudzīgākiem un iejūtīgākiem. Kas nu tur liels jūs teiksiet? Taču iemācoties draudzēties, rūpēties, rēķināties ar sevi un citiem, cilvēks patiešām nodrošina sev laimīgāku dzīvi. Vienkārši tāpat šīs prasmes un zināšanas nerodas. Arī mēs, pieaugušie, bieži vien mācāmies no citu pieredzes vai dzīves situācijām. Tāpēc mērķtiecīgi šo prasmju apgūšanas process ir ļoti svarīgs, lai mēs, jūs, bērni, pieaugušie, itin visi prastu būt laimīgāki. Draudzēšanās palīdz mērķu sasniegšanā, palīdz attiecību veidošanā, palīdz attiecību uzturēšanā darba kolektīvā, kas arī ir svarīgi vēlāk dzīvē. Tad, ja viņš iemācās bērnībā draudzēties, tas viņam palīdz arī kā pieaugušam cilvēkam, jo viņš māk veidot sociāli akceptējamas attiecības, viņš māk pieņemt, ka cilvēki var būt dažādi, viņš māk pieņemt, ka cilvēkiem arī problemātiskās situācijās ir nepieciešams atbalsts, drauga plecs, ja tā drīkstētu teikt, un tas savukārt viņam palīdz gan sasniegt mērķus, jo viņam ir kāds, kas aiz viņa stāv, kaut vai tikai psiholoģiski tiešām stāv. Viņam ir skaidrs, ka ja viņam būs nepieciešams atbalsts, tad aiz viņa būs arī cilvēki, kas viņu patiesi atbalstīs, kaut vai parunās ar viņu tanī brīdī, kad viņam būs pilna sirds. Cilvēkam draugu skaits nav ierobežots, un ar īstiem draugiem
Es nezinu, visu kaut ko var darīt, spēlēt spēles arī. Vienkārši kaut ko staigāt un tā. Man liekas, īsts draugs ir tāds, uz kuram tu vari uzticēties un tu ar viņu vari parunāties, ka tev ir bēdīgi un var iet kopā uz teātri, kino vai kaut kur aizbraukt kopā. Labs draugs atbalsta citu, nekad nepamet un vienmēr ir līdzi un bēdās, priekos. Draudzība, tas ir ļoti skaists process, kas arī ir atbalsts cilvēkiem. Un laimīgi ir tie cilvēki, kuriem ir draugi. Laimīgi ir tie cilvēki, kuriem ir ģimene, kura var atbalstīt. Un vēl laimīgāk ir, ja ir vēl labi draugi, kuri īstajā brīdī, īstajā laikā var pateikt kādu labu vārdu vai atbalstīt ar kādu labu darbu. Un patiesa draudzība ir tāda, ja cilvēki savā starpā nekonkurē, ja viņi ir atklāti viens pret otru, ja ir prieks satikt vienam otru un atbalstīt vienam otru. Tā ir patiesa draudzība. Pa šo laiku mēs esam viesojušies daudzās Latvijas skolās, tikušies ar skolotājiem, direktoriem un bērniem. Liels paldies katram no jums, ka dalījāties ar mums savās domās un tādējādi palīdzējāt labajām idejām lidot tālāk pasaulē. Paldies arī katram no jums, kas bijāt kopā ar mums TV ēterā. Cerams, ka uzzinājāt ko tādu, kas vedināja uz tālākām pārdomām. Mēs novēlam jums draudzību un draudzīgumu, jo tieši tas ietver laimīgo kopā būšanu. Arī par skolu taču bieži vien vairāk atceramies kā par vietu, kur dzima draudzība, nevis kur iemācījāmies rēķināt. Gal galā saskaitīt un atņemt arī ir vieglāk un patīkamāk, ja esam draudzīgā vidē. Lai jums izdodas!